Mūsu veiklā ir jaunums arī šī ukulele. Man te mazliet traucē šķiet, bet es viņus neņemšu nost, lai tu vari saņemt visu, kas tur ir komplektā jau rakstīts. Kas viņai ir īpašs, ir tas, ka viņai ir šis izgriezums un viņai ir elektronika. Un viņu var spēlēt akustiski, bet viņu var spēlēt arī pieslēgtu, tātad var izmantot dažādus skaņu efektus, vai ir daudz vieglāk uzstāties ar tādā veidā. Un viņai ir aktīvais skaņu noņēmējs, nozīmē, ka tur izmanto baterijas, basu vidu un augšas var grozīt skaļumu un ir iebūvēts arī skaņotājs iekšā. Tas nozīmē, ka tev nebūs jāatcerās paņemt savu tūneri līdzi visur, kur tu dodies. Šī ir tenora izmēra, ir pieejama arī koncerta izmēra. Tieši tāds pats modelis, protams, ka izskatās savādāk, jo katrs koks ir unikāls. Te arī var iespraust, te ir aizmugurē podziņa, kur var uzlikt ciksniņu. Un šeit ir šie izgriezumi. Šie izgriezumi īstenībā nav radīti tāpēc, lai būtu stilīgāk vai roķīgāk izskatītos, bet tāpēc, lai varētu ar pirkstiem vieglāk te aizsniegt augšējās ladas, augšējos fretus. Un tad es varu spēlēt to pašu, uztaisīt tā kā. Un ir vieglāk, ka te nav roka jāliec pāri tam. Šitai daļai, kas ir standartā ukulelēm būtu, bet te ir tas izgriezums tieši tā iemesla dēļ. Šī ir koncerta izmēra, tieši tāds pats modelis, un viņa skan tā akustiski. Un, protams, ka var spēlēt to pašu, iet uz augšu un spēlēt augšas. Šī ir koncerta izmēra, ko iebūvētais skaņotājs var redzēt nospēlēt stīgu. Pieslēdz pie tumbiņas, tad viņi skan tā. Un tad te var regulēt visu. Man patīk uzlikt basīgāk un noņemt augšas. Ja izmanto kādu efektu. Jā, šī ir daudz skaļāka, jo viņai ir aktīvais skaņu noņēmējs, kurš būs to signālu.